Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un mēs turpinām ieskatīties pirmajā Pāvila vēstulē korintiešiem. Esam pirmajā nodaļā un lasīsim tālāk, sākot ar 9. pāntu. Un tur ir teikts: Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Dievs ir aicinājis tevi būt sadraudzībā ar viņu. Kad Dievs zaudēja savu ģimeni, pirmos cilvēkus Ādamu un Ievu, viņš zaudēja sadraudzību ar cilvēku. Jēzus nāca šo sadraudzību atjaunot. Un kā ir, kad tu esi sadraudzībā ar kādu cilvēku? Tās ir attiecības, kas vai nu veidojas ļoti tuvas, vai rezervētas, vai attālinātas. Un atkarībā no tā, cik tuvas vai cik attālinātas ir šīs attiecības, tu šo cilvēku pazīsti vai nu labi, vai slikti. Kad divi cilvēki apprecas, vīrietis un sieviete, es domāju, tad, jo ilgāk viņi ir kopā, jo labāk viņi viens otru pazīst. Un ir situācijas, kad vīrs nolasa manas domas, vai es nolasu viņa domas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam ciešās, tuvās attiecībās viens ar otru. Un ideāli, ja mēs viens no otra neko neslēpjam, ja mēs zinām viens otru sirds nodomus, zinām, kas otram patīk, un tādējādi mēs viens otru iepriecinām. Bet, zini, Dievs vēlas tieši tādu pašu attiecību līmeni ar katru no mums. Kur to iegūt un kā? Jēzus teica, ka tu Dievu lūdz, ej savā kambarī, aiztaisi visas durvis, un runā ar savu tēvu slepenībā. Un tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un kādreiz es domāju, ka tur ir jābūt atsevišķai istabai, atsevišķai telpai, bet tagad es saprotu, ka ja es eju kopsolī ar Dievu ikdienā, tad viņš ir man līdzās, un es ar viņu varu sarunāties jebkurā diennakts laikā, nakti vai dienu, gatavojot ēst, vai darot kādus citus darbus. Es to varu darīt ar viņu. Bet iepazīt viņu es varu vienīgi un tikai caur vārdu. Un kad Dievs kaut ko saka, viņš ir uzticams. Šī raksturvieta saka, Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicināja sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Dievs vienmēr grib sarunāties ar tevi. Un, kad mēs to iemācamies, man liekas, ka nav nekā vērtīgāk par to. Jo praktiski vienmēr sarunas laikā Dievs sniedz atbildes, dod padomus, viņš nav tālu no tevis. Viņš nav tālu, Bībele saka, viņš nav tālu nevienam no mums. Dievam patīk būt ar mums sadraudzībā, būt mums tuvu klāt, tuvu līdzās, tuvu blakus. Viņš patiesībā ir tik tuvu, mēs pat neapjaušam to. Un savā uzticībā viņš arī sagaida to, ka mēs būsim sadraudzībā ar viņu. Jēzus teica, redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tas nozīmē, ka, ja es iemācu sevi turēties pie apziņas, ka Dievs ir nepārtraukti man līdzās, bija laiks, kad es mācīju sev apzināties, ka Dievs man ir līdzās visu laiku, ka viņš ir manī un es esmu viņā. Tagad man tas liekas vienkārši un pat elementāri, jo uz visu es skatos tā, ka Dievs ir līdzās, Dievs ir blakus, Dievs ir šajā situācijā. Un tomēr ir brīži, kad liekas, ka viņš ir tālu prom.
tā šķiet, ka tā ir rutīna, un gribas kaut ko vēl, un gribas kaut ko vairāk. Un tad ir šis kambaris, un šīs sarunas divatā pie tējas tases, nu negluži pie tējas tases, bet tādas vaļsirdīgas sarunas. Lai gan man tas parasti beidzas ar to, tu taču visu zini, ko tad es te vēl? Es varu tikai pateikties. Man šķiet, ka šādas attiecības un šāda pieeja Dievam patīk. Viņš ir aicinājis mūs sadraudzībā caur savu dēlu. Un kā tēvam, viņam patīk mūs uzklausīt. Cita lieta, cits jautājums ir, vai mēs pie viņa nākam, vai mēs cenšamies ar viņu sarunāties. Bet Dieva vēlme viennozīmīgi ir ar tevi aprunāties arī šodien un arī šobrīd. Dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Mums ir darba gaitas, mums ir situācijas, kuras vēlns pret mums izspēlē. Visbiežāk caur mūsu mīļajiem. Bet viņš ir uzticams. Dievs ir uzticams. Un, kā es teicu kādai savai draudzenei, svarīgi ir, ko mēs tajā situācijā, kad vēlns caur mūsu mīļajiem iedarbojas pret mums, svarīgi ir, kā mēs uz to noreaģēsim. Un es gribu teikt tā, esi gudrs, pasmējies. Pasmējies par šo situāciju, kas tev ir smaga un grūta, jo Dievs, atcerieties, bija raidījuma sērija, kā par slavu un pielūgsmi un ar pateicību, ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Dievs, es zinu, ka tu esi šeit. Es zinu, ka tu valdi šai situācijā, un es zinu, ka caur manu pateicību tu šo situāciju pārvērtīsi brīnišķīgā notikumā. Un tas ir skaisti, kā Dievs to pārveido. Bet galvenais noreaģē pareizi. Esi gudrs un sāc Dievu slavēt. Sāc slavēt Dievu par šo situāciju, lai cik viņa drūma izskatītos. Jo zini, kas notiks? Vēlns būs nesaprašanā. Par ko tu Dievu slavē? Tev taču ir baigie māli tagad. Tu esi dziļā bedrē, par ko tu Dievu slavē. Viņš būs nesaprašanā, un šī nesaprašana ievadīs viņu apjukumā. Ja pret tevi ar dusmām un naidu nāk kāds cilvēks, pasmaidi un slavē Dievu. Vēlns būs nesaprašanā, bet šis cilvēks būs uzveikts ar to, ka viņš centās tevī izraisīt naidu un dusmas, pārdzīvojumus, asaras, bet tu smaidi un saki slava Dievam. Salamans savās pamācībās teica, lūdz par to, kas tevi vajā. Svētī to, kas tev dara pāri. Tā tu sakrāsi kvēlojošs soklis uz viņa galvas. Un, kas zina, varbūt tieši tā tu parādīsi tam otram cilvēkam, ja tev ir Dievs, uz kuru tu vari paļauties. Un nepaies neilgs brīdis, kad šī situācija atrisināsies tev par uzvaru. Jo galu galā Dievs ir ar tevi. Un tu nevari būt ne zaudētājs, ne uzvarēts. Ja kurš visu kontrolē, tas kungs visu kontrolē. Un svarīgi ir pareizi noreaģēt. Dievs ir uzticams. Viņš aicina mūs savā sadraudzībā. Un ja ir kāda situācija, ko ir izspēlējis vēlns, tas ir tāpēc, lai šo sadraudzību pārautu. Varbūt arī tev ir bijis tā, ka tu nolemi tuvoties Dievam. Un jo vairāk tu tuvojies, jo vairāk tu disciplinē savu lūgšanu dzīvi, jo vairāk nepatikšana notiek tavā dzīvē. Bet es tev teikšu, tas nav uz ilgu laiku. Dievs ir uzticams, un viņš joprojām aicina tevi sadraudzībā. Tēvs, es nāku pie tevis tāds, kāds esmu,
Un es pateicos tev, ka šo drūmo situāciju, kurā man šobrīd gribas raudāt, tu pārvērt svētībā. Tu to esi solījis, un tu to arī izdari. Tāpēc es tevi slavēju, es tev pateicos un gavilēju tavā priekšā Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.